Vai tu zināji, ka cilvēki jau šobrīd pelna naudu ar online kursiem, pat ja viņiem nav nekādas akadēmiskās izglītības konkrētajā sfērā? Un nē, tev nevajag būt visur zināmam ekspertam. Tu vari izveidot kursu, ja tev ir zināšanas, kas kādam var palīdzēt atrisināt problēmu. Es tev parādīšu, kā to izdarīt. Un labākā daļa, tu vari sākt jau šodien, bez šīm te sarežģītajām tehnoloģijām un bez iepriekšējas pieredzes. Mani sauc Kristofers Brīkmanis. Es jau vairāk kā 6 gadus veidoju online kursus un pēdējos gadus to mācu darīt arī citiem. Paliec ar mani un es tev parādīšu 12 soļus, kā savas zināšanas pārvērst pelnošā online kursā. Pirmais solis, tev jāzina skaidri, par ko būs tavs kurs, kas ir tava ideja. Ja cilvēki nepērk informāciju, viņi pērk risinājumu savai problēmai. Domā par to, kādu rezultātu tavs kurs palīdz sasniegt, kāpēc kādam tas būtu vajadzīgs. Šis ir viss svarīgākais solis, jo bez skaidras idejas nav iespējams izveidot labu kursu. Starp citu, ja tev nepieciešama palīdzība tavas idejas izveidē, tad zemāk aprakstā ir saite, un tur ir video ar darba lapām, kas tev palīdzēs atrast tavu īsto ideju. Kad tev ir ideja, nākamais solis ir izveidot skaidru un saprotamu piedāvājumu. Tavs kurs nav tikai zināšanas, tas ir risinājums konkrētai problēmai. Definē, kas ir tas, ko tu maini klientu dzīvē. Šeit tev parādīšu formulu, vienkāršākais veids, kā tu vari izveidot piedāvājumu savai idejai. Tad es palīdzu, kam tu palīdzi, nonākt no nulles stāvokļa līdz rezultātam x ilgā laikā. Tas ir cik ilgā laikā. Un vēl var pievienot kādu iebildumu, kas parasti mēdz būt. Piemēram, es palīdzu aizņemtiem vecākiem zaudēt 5 kg 6 nedēļu laikā bez stingrām diētām, pat ja viņiem nav laika sportot. Ja tev vēl nav klientu, izmanto savu pieredzi. Tu pats reiz esi bijis kādā situācijā, kur tu esi pārvarējis grūtības, atrisinājis kādu problēmu un palīdzot sev, tu zini, kā palīdzēt citiem. Un ar šo piedāvājumu tu arī pārvar iebildumus vēl pirms tie rodas. Kas tevi kādreiz atturēja? Apgriež šo te iebildumu kā ieguvumu. Trešais punkts – skaidra kursa struktūra. Lai tavs piedāvājums būtu pārliecinošs, izveido skaidru soli pa solim ceļu, kā tavs klients no šī nulles stāvokļa nokļūst līdz rezultātam. Atrod šos galvenos soļus, kādi ir svarīgākie posmi, kas ved uz vēlamo rezultātu un izveido loģisku secību. Tas arī palielinās uzticību tavam piedāvājumam, jo cilvēki būs gatavāki pievienoties, ja redzēs skaidru plānu un sapratīs, kā tieši tu viņiem palīdzēsi. Pat, ja kurs vēl nav gatavs, skaidrs ceļš, tu varēsi parādīt, kā no šī nulles stāvokļa klients nokļūst līdz rezultātam, palīdz pārliecināt klientu, ka viņi būs īstajās rokās. 4. solis. Sāc runāt par savu ideju, sāc stāstīt un sāc būvēt auditoriju sociālajos tīklos. Lai gan pašai pirmajai kursa versijai vēl esoša auditorija nav obligāta, tomēr tas, ka tu sāksi runāt jau laicīgi par šo savu ideju, palīdzēs tev ilgtermiņā pārdot šo kursu. Ja gribi pārdot šo kursu atkārtot, tev noteikti būs nepieciešami cilvēki, kuriem par to stāstīt. Tātad tu sāc dalīties ar savu pieredzi un zināšanām kādā sociālo tīklu platformā, kur tu jūties sērtāk. Tas var būt Instagram, YouTube, LinkedIn. Un, ja tev tam pietiek zināšana, tu pat vari sākt veidot e-pastu sarakstu, kurā cilvēki gaida gala versiju tavam kursam. Svarīgākais ir sākt. 5. solis ir pirmie klienti un tavas idejas pārbaude. Pirms tu ieguldi mēnešus kursu filmēšanā un satura radīšanā, pārbaudi, vai cilvēki tavu kursu pirks. Sāc ar nelielu testa grupu dažus cilvēkus, kuri būtu gatavi maksāt par šo informāciju. Piedāvā piedalīties kursa testa versijā vai konsultē 1-1, lai tu redzētu, vai cilvēkiem šī ir reāla problēma un tavs risinājums ir tam piemērots. Ja nu neviens nevēlas maksāt, tad tavam piedāvājumam varbūt ir 2 problēmas. Kurs nerisina pietiekami svarīgu problēmu, vai arī tavs piedāvājums nav skaidrs. Kad tu zini, ka cilvēki ir gatavi maksāt, vari pāriet pie nākamā soļa. Un 6. solis, tā ir cenas noteikšana. Iespējams, tev liksies mazliet otrādi. Tikko pārdevu jau kursu, bet tagad noteikšu cenu. Bet šie pirmie kursa dalībnieki ir tie, kas tev palīdzēs noteikt pareizo cenu. Un cena ietekmē ne tikai tavu peļņu, bet arī to, kā cilvēki uztver tavu kursu. Pārāk zema cena būs zema uzticamība, pārāk augsta cena savukārt būs iespējams mazāk pircēju. Ir tāda laba taktika cenas noteikšanai kā Van Westendorp metode, kas palīdz noteikt optimālo cenu. Par šo metodi es detalizētāk stāstu savā kursa veidošanas programmā, kur soli pa solim skaidroju, kā atrast ideālo cenu tavam kursam. Bet par to vairāk pastāstīšu video noslēgumā. Un 7. solis beidzot ir laiks ķerties klāt kursa satura radīšanai. Daudz pavada mēnešus veidojot perfekto kursu un tad sāk meklēt pirmos klientus. Bet ir labāka pieeja. Sākumā vadi kursu tiešsaistē, piemēram, Zoomā vai citā tiešsaistes platformā, un pielāgo saturu atbilstoši dalībnieku vajadzībām. Veido pa vienai nodarbībai, miedarbojies ar cilvēkiem, iegūst atsauksmes un turpina pilnveidot savas nodarbības. Pēc tam jau varēs izveidot kursa paliekošo versiju balstoties uz šīm atsauksmēm.
Un tikai tagad 8. solis, beidzot esam nonākuši līdz tehniskajām prasmēm, lai gan daudzi vēlas bieži vien ar šo sākt. Lai tavs kurs būtu pieejams internetā un tu varētu to pārdot atkārtot bez jauniem laika ieguldījumiem, tev vajadzēs apgūt kādu kursu veidošanas platformu. Lai tavi kursu materiāli būtu kvalitatīvi, tev būs svarīgi apgūt video filmēšanas pamatus, izpratni par kvalitatīvu audio, gaismu pielietojumu, bet nepārvērtē tehniskās prasmes. Sākumā galvenais ir skaidrs piedāvājums un komunikācija ar auditoriju. Bet no tehniskajām prasmēm vissvarīgākais, kam pievērst uzmanību, tā ir skaņas kvalitāte. Un man pilnīgi netiešām izdevās radīt tev arī lielisku piemēru skaņai. Vienā brīdī filmējot šo video man atteica galvenais mikrofons, un iespējams tu pamanīji, kā atšķirās audio kvalitāte. Un kādu brīdi video skaņa bija līdzīga, kā šobrīd es runāju. Protams, šis nav dramatiski, nav briesmīgi, šausmīgi čerkstoša skaņa, bet šeit ļoti labi var redzēt atšķirību starp kvalitatīvu mikrofonu un vienkārši kameras mikrofonu. 9. solis – izveido pārdošanas lapu savam kursam. Pārdošanas lapa ir tava kursa paliekošās versijas pirmais kontakts ar klientu. Tā skaidri parāda, kas ir tavs kurs, kam tas domāts un kādu rezultātu tas dod. Šī lapa būs vieta, kur cilvēki pieņem lēmumu, pievienoties vai nē. Tāpēc tā jābūt skaidrai, vizuāli pievilcīgai un pārliecinošai. Kad tev ir gatava pārdošanas lapa, nākamais solis – izveidot pārdošanas piltuvi. Kā cilvēki nonāks no šī pirmā kontakta ar tevi, vai ar tavu kursu, vai reklāmu, vai ar kādu YouTube video, un kā viņi soli pa solim nonāks līdz pirkumam. Tātad šis ir klienta ceļš no pirmās saskarnes ar tevi līdz pirkumam. Kā viņi nonāk līdz tavam kursam. Un šis pirmais saskarnes punkts var būt, piemēram, webinārs, YouTube video, maksas reklāma, kas savukārt novirza lietotāju tālāk uz tavu jau izveidoto pārdošanas lapu. Un galvenais ir izveidot šo procesu, kas palīdz cilvēkam soli pa solim pieņemt nākamo lēmumu, līdz viņš nonāk līdz lēmumam iegādāties tavu kursu. Ir daudz stratēģiju, kā veidot šīs pārdošanas piltuvas, un katrai stratēģijai savu plusu un mīnusu, bet tas jau stāsts citai reizē. Un 11. solis – papildina un uzlabo savu kursu, jo tas nekad nav pabeigts. Kad kurs ir palaists, darbs tikai sākas. Klausies atsauksmes, analizē rezultātus, pielāgo saturu, lai tas kļūtu vērtīgāks. Ja turpinās uzlabot savu kursu un pielāgot to jaunām tendencēm, ne tikai palīdzēs vairāk cilvēkiem, bet arī nodrošinās, ka tavs bizness ilgtermiņā aug. Tagad tu zini soļus. Atliek tikai viens jautājums. Vai tu to darīsi viens, eksperimentējot, kļūdoties un ilgi, vai tu vēlies skaidru sistēmu, dombiedrus un atbalstu šajā procesā? Savā online kursu veidošanas programmā es tev varu soli pa solim izvest cauri šiem soļiem, visam procesam no idejas radīšanas līdz pirmajiem klientiem un kursa paliekošajai versijai. Kopā mēs atradīsim tēmu, kas tev ir piemērota un kam ir pieprasījums, izstrādāsim piedāvājumu, kas uzrunā īsto auditoriju, veidosim skaidru kursa struktūru un atradīsim pirmos klientus. Izveidosim tev piemērotu klientu piesaistes stratēģiju. Ja tu vēlies uzzināt vairāk par šo programmu, tu vari pieteikties bez maksas, saite ir aprakstā, atver lapu, ievedi savus kontaktus kontaktu formā, un es ar tevi sazināšos, un Zoomā sarunā aci pret aci. Es tev pastāstīšu, ko dara mana programma, un vai tā tev var palīdzēt. Lai tev izdodas atrast vislabāko ideju un izveidot savu pirmo kursu. Un kā jau es minēju, aprakstā atradīs arī saiti, ja nu gadījumā tu gribi izveidot savu kursu un tev vēl nav idejas, tev var palīdzēt šis te mans video un darba lapas. Reģistrējies, lejuplādē bezmaksas darba lapas un izveido savu perfekto ideju. Uz tikšanos!